Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automoto raidījums numur 2. Šodien raidījumā CSDD jauns e-pakalpojums, iespēja pieteikties sodu punktu dzēšanas kursiem e-pakalpojumos. Biķernieks Speedway stadionā sacensības ar kvadricikliem, bērniem un jauniešiem. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas informē. OCTA garantijas fonds. Autokada 20 gadu jubilejas priekšvakarā. Jauns veikals Rezeknē, Autokadas produktu. Redzot to, cik ļaužiem ļoti liederīgi ir CSDD e-pakalpojumi, CSDD pēdējā laikā katru mēnesi vismaz kāds jauns e-pakalpojums. Pagājušo mēnesi tas bija iespēja sekot eksāmeniem līdz e-pakalpojumos. Šomēnes ir atkal jauns e-pakalpojums. Jā, protams, turpinām attīstīt e-pakalpojumus, un par šo pakalpojumu gribētos teikt. Varbūt tas tāds slavens teiciens bija, varbūt tās mazs pakalpojums visiem autovadītājiem, bet liels pakalpojums tieši tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Ir radīts jauna iespēja pieteikties pārkāpumu uzskaits punktu dzēšanas kursiem, teorētiskai daļai. Līdz šim šāda iespēja nebija, te to var izdarīt e-pakalpojumies. Pirmkārt, izvēlēties dienas, kurās mēs vēlamies apmeklēt šos te kursus, un uzreiz veikt arī samaksu. Te gan jāpiebilst, ka apmaksa jāveic 30 minūšu laikā no rezervācijas brīža. Ja tas notiek ilgāk, tad tas anulējās. Bet domāju, ka interneta laikmetā tas nesagādās nevienam nekādas problēmas. Šo te samaksu interneta vidē var veikt ļoti ātri, pat daudz ātrāk nekā 30 minūtēs. Kā es varu uzzināt, ka man tie sodu punkti ir? Es varbūt mierīgi dzīvojams, un es nezinu, ka man viņi ir. Jā, nu tieši arī šeit nodara e-pakalpojumu. Ja mēs reģistrējamies e-pakalpojumos, mēs varam sekot līdzi, jo uzskaits punkti arī tāda virtuāla lieta, kur papīru neizsniedz pa šiem te punktiem. Tādēļ cilvēki ļoti ērti e-pakalpojumos var apskatīties, vai ir, cik ir punkti, un varbūt tās jau kāds ir dzēsies. Visai šai informācijai var sekot līdzi e-pakalpojumos. Dzirdēju, ka Latvijā šonedēļ notikās valsts iestādēs tāda ne tā kā akcija, ne tā kā pasākums, diena bez rindām. Nu, tā teiksim, e-pakalpojumu, var teikt, propaganda. Šī gadījumā man jau liekas, ka CSDD šādi te pasākums ir caur gadu. Jā, nu, bet, protams, gribam arī par sevi pastāstīt un atgādināt, jo šobrīd ir tā, ka katrs otrais autovadītājs ir mūsu e-pakalpojumu klients. Tāda ļoti ceram, ka šonedēļ būs nācis vēl kāds klāt. Un ne tikai viens nāca klāt e-pakalpojumu lietotājs, jo tiešām šis pakalpojums ir ļoti ērts un daudz lietotāji to ir atzinuši. Nu, ir tādi pakalpojumi, kā piemēram tehniskā apskata vai braukšanas eksāmenis, kuri tuvāko gadu laikā nebūs e-vidē iespējams nokārtot. Bet mēs varam e-pakalpojumus izdarīt visu, lai šiem te pakalpojumam varētu sagatavoties. Apskatīties, kādi maksājumi būs jāveic, šos maksājumus veikt un ierasties jau uz CSDD tieši saņemt šo te pakalpojumu braukšanas eksāmenu vai veikt tehnisko apskati. Noteikti laiku jūs ietaupīsiet. Es domāju, ja man kāds tagad atņem to e-pakalpojumu, kur paziņo par tehniskajām apskatēm, un ņemot vērā, ka ģimenē un firmā ir neviena mašīna, es sen būtu sajūtas prātā. Tagad nedēļu iepriekš man godīgi paziņo, vēl tajā pašā dienā paziņo. Es nezinu, man tas ir vairāk nekā ērti. Jā, noteikti tas ir cilvēkiem ērti, bet ir liela daļa arī uzņēmumi, kuri pieslēdzās sistēmai un seko savam visam autoparkam. Un noslēdzot līgumu ar CSDD, uzņēmums var saņemt arī personalizētu informāciju tieši, kas viņa darbam ir nepieciešams. Tā kā šo pakalpojumu jau daudz uzņēmumu izmanto, un ja kāds uzņēmums vēl nav, kuram ir lielāks autoparks, noteikti ieteikt to izmantot, jo tas tiešām atvieglot viņiem dzīvi. Lielajiem autoparkiem savukārt gribētu rekomendēt saņemt informāciju par savu vadītāju pārkāpumiem, vienādi sakot par to, kā viņi uzvedās kopējā ceļu satiksmē. Un tad jums ir skaidrs, kā jūsu vadītājs brauc, tas ir droši vai kā. Un arī šī informācija būtu interesanta arī, kad jūs kādus jaunus šoferus, nezināmus cilvēkus pieņemiet darbā. Melnā gada laikā, pa melnu ceļu, gāja melns cilvēks. Un melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam.
bet par laimi cilvēkam bija balta, atstarojoša veste. Redzams, tātad dzīves. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisu centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidraulisko sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Krausauto remontdarbnīca Latina pēc klienta individuālu pasūtījumu projektē un izgatavo jebkura veida krausauto virsbūves uz pasūtītāja šasijas. Latinas inženieri un mehāniķi ir ieguvuši plašas zināšanas un pieredzi, izgatavojot gan tentu krauskastes, gan furgonus ar cietajām sienām, kā arī aprīkojas kravas automobīļus ar kravas tilpni, hidromanipulātoru, kravas liftu vai citu specializētu iekārtu. Krausauto remontdarbnīca Latina Rīgā, Kurzemes prospektā 23. Visai interesants sacensības nesen bija vērojams biķernieku trases Speedway stadionā. Jauni zēni, es pat teiktu galīgi bērni, ar kvadricikliem Speedway celiņā. Godīgi sakot, es tā it kā cenšos interesēties par sportu un par tehniskiem sporta veidiem tīpaši, bet šito sporta veidu es nezināju vēl. Tas īstenībā arī ir kaut kas jauns. Un, faktiski tas aizsākās pagājušā gadā, kad mēs uzrīkojām motobola svētkus, tad mēs paaicinājām bērnus, lai pasākums būtu lielāks, un bērniem ļoti iepatikās. Un viņi saka, vajag vēl un vēl. Un Eiropā un pasaulē ļoti pazīstams tāds flat tracks, kas patiesībā ir Speedway stadions, kur gāzē ar jebkādu mototehniku. Un, mēs tādā veidā nosaksim arēnu sportu un piesaistīsim bērnus motosportam. Vecums, kubatūra, mocīšana? Vecums šeit ir vecākais ir 14 gadu vecs, jaunākais ir, ja mēs ieskaitam arī elektroklasi, tad ir 13. gada dzimis jaunietis. Tātad viņam ir 2,5 gadi. Pilnīgi neticam. Un pie tam es pamanīju, ka vismaz viena meitene. Ir viena meitene. Solījās būt vēl viena, bet atbrauc viena. Kādas kubatūras tehnika? Mazākās ir 50 kubikcentimetri un lielākās ir 100 kubikcentimetri, ja mēs runājam par 2-taktu motocikliem. Ja teiksim par 4-taktu, tad ir 150 kubikcentimetri. Tie visi ir individuāli dalībnieki vai tie pārstāv kādus klubus? Ir individuāli un ir vairums, kas pārstāv klubus. Šīs nav nekāds kaktu gongs, bet tas ir nopietnas valsts čempionāts. Jā, mēs izcīnījām statusu priekš pro klasēm Latvijas junior čempionāta titulu. Tātad sacīks notiekās Speedway celiņā. Cik apļi? 4 apļi un pa 4 dalībniekiem braucienā. Viens otrs jau ir tādā, teiksim, meistara statusā, lai cik viņš maziņš. Un tā driftē, ka prieks, ja? Citā kā tā ar to gāzes rociņu tā rum. Jā, te laikam tas paradoks, jo daudzi salīdzina tieši šo Speedway treku kā braukšanu ziemā skioringā, jo tā slīdamība, tā sānslīdes ir ļoti līdzīgas un viegli vadāms. Un tāpēc droši vien tie braucēji, kas ziemā brauc skioringā, tad šeit viņiem ir priekšrocības. Sacensību laikā pēkšņi tika mainīts virziens. Kāpēc? Jā, faktiski mēs, ja teiksim, no sacensību formāta, mēs pieturamies Speedway formātam, tad 4 braucieni, un faktiski tas mērķis ir, kad katrs motosportists izbrauc ar katru pretinieku savā klasē. Bet pat cik šie ir motosporta braucēji, kas brauc motokrosā, kas brauc skioringā, faktiski tas mūsu mērķis, lai viņi attīsta visas puses intuīciju, un tāpēc braukt tikai uz vienu pusi, tas būtu tāds pieredums, un es nezinu, par rutīnu viņi droši vien saukt nevar, bet tas attīstīt, teiksim, vienu pusi, tā var būt. Tātad no 2,5 gadiem līdz 14 gadiem, bet viņi sadalās jau noteikti kādās klasēs vēl? Jā, viņi sadalās. Mums ir 4 klases, Q50 mini, kur faktiski ir domāta jaunajiem motosportistiem, jo tur galvenais nosacījums ir tikai Ķīnā ražot kvadriciklu, tātad pieejama klase, kuram bērnam nav jāmaksā lielas naudas, un pēc tam jau attiecīgi ir klases, kas vienkārši iedalās pa vecumiem. Ir Q rūķi, Q50 Pro un Q100 Pro, un tur ir vecums, un tur jau tehnika, cik tēva maksas atļauj, ar tā tehnika arī brauc. Var ķūnēt, tā kā tvaiks nāk pauzi. Tieši tā.
kur, ja kādam šīs sporta veids ieinteresē, kur viņiem griezties, vai kāda mājaslapa, vai cik bieži mums sacensības? Jā, šitās ir pirmās sacensības. Šis ir 2016. gada Latvijas junioru čempionāta ieskaits pirmais posms. Vēl 2 posmi notiks nākamā gadā. Faktiski informāciju par šīm sacensībām un vispār par mūsu motosporta skolu var lasīt mājaslapā www.minispeedfighter.lv. Viss. Šeit. Jā. Man tas ir jāizdara. Jā. Jūs, vecās desas! Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas ir apkopējis rezultāts par pirmo pusgadu, un mums noteikti interesē, vai šie rezultāti ir pozitīvi vai arī negatīvi, jo, ja viņi būs stipri negatīvi, tad var paaugstināties octa polises. Jāsaka, ka šajā pusgadā atkal ir tie paši negatīvie rezultāti. 2,9 miljonu eiro ir kopējais zaudējums apdrošinātājiem šī apdrošināšanas veidā. Un, diemžēl, tas ir ievērojami lielāks nekā tas bija gadu atpakaļ, pusgadu nobeidzot, ja, jo gadu atpakaļ bija 1,7 miljoni. Tā kā starpība ir daudz palielinājusies. Negribētu gan teikt, ka tāpēc kāds apdrošinātājs jau tā kā taisās paiet zem ūdens, tad tāpēc mums būtu jāmaksā liels summas ārā no garantijas fonda un savukārt šiem te klientiem atkal jāmaksā lielāks iemaksas par apdrošināšanu, bet kopējā tā tendence priekš apdrošinātājiem nav sevišķi labi. Un, protams, jo šie zaudējumi ir lielāki, jo lielāka ir viņa vēlme pacelt šo te OCT cenu. Un, jāsaka, ka šiem te zaudējumiem arī ir tādi objektīvi rādītāji, kāpēc viņi ir, ja, ir tiešām palielinājušās šīs te izmaksas, tāpat ir palielinājušās arī izmaksas par nemateriāliem zaudējumiem, tātad par sāpēm un ciešanām, jo pagājušajā gadā stājās jauna ministra kabineta noteikuma spēkā, kas paredzēja ļoti ievērojami lielākas izmaksas par dažādiem morāliem zaudējumiem, kas cilvēkiem rodās, ja viņi cieši fiziski. Līdz ar to, teiksim, tas, protams, viss atstāja iespaidu uz šo te kopējo rezultātu, ja, lai ar apdrošinātāji cenšas pacelt šo te cenu par octas apdrošināšanu, nekas tāds liels neiznāk, neliels pieaugums varbūt ir, ja, bet tas nesedz tomēr šo te negatīvo rezultātu. Jūs tikko pieminējāt garantijas fondu. Kādā stāvoklī viņš ir? Tur pietiek naudas un cik milzīgiem negadījumiem tur viņi pietiek? Jāsaka, ka fondā pagaidām vēl pietiek naudas, kaut gan nākošu gadu visticamāk apdrošinātājiem vajadzēs šo te fondu papildināt. Tas, ko mēs varam darīt, ko birojas dara, tas ir, mēs ļoti aktīvi darbojamies tieši regresu jomā. Ja mēs skatāmies šos te pusgadu rezultātus, tad mums ir izdevies atgūt 576 000. Tas ir, ievērojami vairāk kā pusmiljons, ja, tad tie ir tie cilvēki, kas neapdrošinājās, ja, vairums gadījumos viņi cenšas noslēgt tad vienošanās, kur mēs tā kā paredzam šo te naudas atmaksu pakāpeniski, ja, jo, ja tie zaudējumi ir lieli, tad, protams, to izdarīt nevar. Es domāju, ka viņi pamatā visi nožēlo, ka to polisi tomēr neiegādājās. Ceru, ka viņi nākošais iegādāsies šo te polisi, ja, un tad teiksim, mēs arī, teiksim, tiem cilvēkiem, kas tā kā nav gatavi maksāt uz pašas, tad labprātīgi, tad mēs esam spiest arī izmantot dažādas piespiedu metodas. Mēs sadarbojamies ar dažādām zaudējumu piedziņas kompānijām, kas mūsu vārdā šos te zaudējumus piedzen. Tāpat tās daudzas lietas ir izgājušas arī cauri tiesām, tad tālāk mums ir zvērnātā tiesas izpildītāji, kas tad mēģina šo te naudu atgūt.
Nu, tāpat tās arī ir kaut kādi gadījumi, kad tā lieta ir diezgan bezcerīga. Cilvēkiem šī nauda nav un izskatās, ka nebūs. Tad tādos gadījumos mēs cenšamies šo lietu tomēr labāk nevis norakstīt, bet cedēt. Ja? Tad, tas nozīmē pārdot šiem parādu piedzinējiem, ja? Jo tad viņiem ir lielākas iespējas sekot konkrēti šim konkrētajam cilvēkam, ja? Un tad tomēr skatīties, vai tomēr to parādu no viņa nevar piedzīt. Tomēr tas ir ļoti būtiski arī pārējiem, tiem, kas drošinās tā kā brīvprātīgi un tad šo polisu regulāri iegādājās, lai šie parādi netiktu piedoti, ja, lai tā kopējā summa garantijas fondā iespējami maz samazinātos. Tikko ir noslēdzies augusts un noslēdzies ar ārkārtīgi nepatīkamiem rādītājiem, ļoti traģiskiem rādītājiem ceļu satiksmē, 28 bojāgojušie, praktiski katru dienu. Pat ja viens cilvēks iet bojā, tā jau būtu milzīgs zaudējums. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir atbildīgi par ceļu satiksmes drošību, tiešām cenšas darīt visu, ko vien iespējams. Ja? Bet šeit varbūt tās būtu būtiski skatīties arī uz daudzām sīkām lietām, kas varbūt tās nevienmēr tiek pamanītas. Un šī gadījumā, teiksim, sīkām lietām, kas neprasa varbūt daudz ieguldījums. Šī gadījumā manā pārziņā esošajā jomā ir tad apdrošinātāji un to, kā viņi nosaka cenu. Lai apdrošinātājs varētu šo cenu diferencēt, tiem, kas izraisa pārkāpums ceļu satiksmē, noteikti šo cenu lielāku, bet tie, kuri neizraisa šādus pārkāpumus, noteikti mazāku, apdrošinātājiem būtu nepieciešama informācija par šiem soda punktiem. Dotajā brīdī šie soda punkti tīri teorētiski apdrošinātājiem ir pieejami, bet ja mēs skatāmies praktiski, tad šī informācija ir pieejama par maksu. Ja? Un, protams, teiksim, šajos konkurences apstākļos, kad apdrošinātājs cenšas maksimāli zem noturēt šo cenu, ja, maksāt par šo katru pieprasījumu, ja, ka daudzos gadījumos cilvēkiem varbūt tās par to polisu dotajā brīdī nevajag, bet viņi tikai interesējās par šīm polises izmaksām. Tad katrā gadījumā prasīt no iekšlietu ministrijas šo informāciju un maksāt par to, noskaidrot šos soda punktus konkrētajam transporta līdzekļu īpašniekam. Ja. Apdrošinātājiem ir zināmā mērā neizdevīgi. Tā pašā laikā mums, es domāju, būtu tomēr izdevīgi, ka šī informācija apdrošinātājiem būtu pieejama un būtu pieejama bez maksas, tad arī apdrošinātāji šo bīstamo vadītāju varētu nosodīt tā skaitā ar lielāku maksu par apdrošināšanu. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta. Auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliedz braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Autokada. Īsts latviešu uzņēmums, par kuru varam jau teikt, pēc dažiem mēnešiem 20 gadi Latvijā. Un ne tikai Latvijā. Autokada ir vismaz 2-3 vietās Lietuvā un 3 vietās Zviedrijā. Nemaz nerunājot par 20 vietām Latvijā. Protams, par 20 gadiem te būs taisnība. Ja? Autokadai drīz būs 20 gadi kopš dzimšanas. Bet attiecībā par filiāļu, ja veikalu daudzumu, tur mazliet kaut kā stipri daudz zina, tev mazliet atmiņa klibo. Praktiski Latvijā patreizējā momentā šodien mēs esam 24 vietās, Lietuvā mēs esam pašlaik 5 vietās, arī 5 vietās mēs esam Zviedrijā pašlaik, un te vēl mazliet kaut kur citur. Es ceru, ka jūs piedosiet man šitiem to te nespēju izsekot visam, bet vienu gan es zinu, kad Latvijā ir viens jauns veikals, teiksim, pilsētā, kurā agrāk bija tikai autokadas partneri, šobrīd autokadai ir viens skaists veikals un atkal tādā pašā automobilistiskā vietā kā parasti. Jā, lai gan godīgi sakot, mums sen jau likās, ka mums it kā pietiek šis veikalu daudzums, ka viņš tāpatās pārklāja visu Latviju, ka viņš izveidots kā tīkls, lai mēs būtu tuvāk pie klientiem, varētu vienmēr labākā, optimālākā laikā piegādāt viņiem nepieciešamās mantas, bet tā sanāca, kad decembra vidū. Mēs atvērām vēl vienu veikalu Rēzeknē. Jupatovkas ielā 9. Jā, tieši tā, jo kaut kā bija tā sanāca, kad praktiski lielākā daļa, ja ne visi mūsu konkurenti Rēzeknē bija, bet mēs nebijām. Tā sanāca, kad arī atradām labus
uzskatu kadrus, kas ir vietēji reizeknieši, kuri var strādāt un strādā ļoti labi. Un tā mēs izveidojam šo veikalu Reizeknē, kurš arī pašlaik jau, labi, neteikšu gadu, bet vairāk kā pusgadu strādā un ļoti veiksmīgi. To pierāda tas, ka katru mēnesi ar viņu apgrozījums, neskatoties uz konkurenci, palielinās. Kas jauns pa brandiem, ja tā var teikt? Kādas jaunas firmas, jaunas rezerves daļas? Parasti jau, ka mēs tiekamies, vienmēr ir kaut kas jauns, ko izstāstīt. Godīgi sakot, pēdējā laikā kā tāds jaunums, ziemtai tuvojas, mums ir parādījušies varta akumulātori. Kā jaunums, kaut arī varētu būt, ka to mēs iepriekš jau esam minējuši, ir keramiskie bremžu kluči darbiem sevišķi smagos apstākļos, un tie, kuri brauc Norvēģijā vai citur kalnu apstākļos, mūsu klienti tos ir ļoti pozitīvi novērtējuši, un, kā saka, ja vienreiz ir izeksperimentējuši, pēc tam prasa tikai šos keramiskos bremžu klučus. Es atceros, sākuma gados mēs ar tevi diskutējām, pareizāk sakot, nekāda diskusija tur nebija. Es teicu, kāpēc jūs netaisiet autokādas servisus? Tu teici, netaisīsim, viss. Bet es tagad skatos, man liekas, jūs nesat kaut kādas autokādas rūpnīciņas maziņas izveidojuši kaut kur. Es skatos rezerves daļas, ko ražo autokādu. Autokādas rūpnīciņas vēl pagaidām nav. Nekad nesaka nekad. Bet mūsu princips vienalga šā vai tā attiecībā uz rezerves daļām, ko mēs piedāvājam mūsu klientiem, bijis tāds, ka vienmēr mēs esam centušies piedāvāt labāko vai vislabāko kvalitāti no produktiem, kādi tiek ražot kravas automašīnām. Un lielākā daļa no tiem, ko mēs piedāvājam, ir tieši tie paši, ko rūpnīcas automašīnu ražotājs izvēlas, kā Knorr Vapko pneimatiskās sistēmas daļas, piemēram, vai Kongsbergs sajūgu pastiprinātāji, vai Zaks Valeo sajūgu diski un visu sajūgu komplektā. Vienmēr šādi mēs esam izvēlējušies tikai to labāko, ko piedāvāt mūsu klientiem. Un pēdējā laikā, kā tu esi ievērojis, protams, mēs esam arī radījuši vai vienkārši neesam kautrējušies dažādām produktu grupām arī uzlikt savu vārdu, jo šo 20 gadu laikā mums par savu nosaukumu nav bijis īpaši jākautrējas. Un šos produktus, kuri tiek tirgū piedāvāt zem autokādas nosaukumu, mēs esam ļoti rūpīgi izvēlējušies, apsvēruši, jo, ja mums būtu kaut mazākās šaubas par šo produktu kvalitāti, mēs savu nosaukumu nekad tur virsū neliktu. Ko tu daudzos zināt par vienu ķīnietu vai kaut kādu second market ražotāju? Nē, šeit tiem produktiem, ko mēs liekam zem autokādas brenda, tur nebūs nekad ķīniešu labi. Kaut arī nenoliedz, kā ar ķīniešu produktiem var būt labi, bet tas nekad nebūs tāds produkts, par kuru kvalitāti mēs šaubīsimies. Vēlreiz atkārtoju, un tie praktiski arī ir lielākā daļa tie paši kvalitatīvie OE, jeb oriģinālie rezerves daļu piegādātāji, kuru produktiem mēs esam piešķīruši autokādas brendu nosaukumu. Tie pieņems mums raksturīgākie patreizējā momentā. Tie būtu pneimatiskās atspers, bremžu kluči, tālāk stūres stieņi, vēstieņi, kuri, protams, ir zināmas, tās ļoti atbildīgas detaļas automašīnā. Un vēlreiz gribu atgādināt to, ja mums būtu kaut mazākās šaubas par šādu produktu kvalitāti, mēs klientiem nepiedāvāt vēl jau vairāk zem savu nosaukumu. Vai tev vēl ir ko pateikt? Protams. Tas ir vai atgādinājums, vai mūsu mūžīgā devīze. Nāciet, brauciet un priecāsimies, ja nepieciešami brīdī varēsim jums palīdzēt. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.